Labdien! Mani sauc Anna, un kopā ar mani šodien ir Sandis un Kristīne. Sandi un Kristīne, pastāstiet bišķiņ par sevi, kas jūs esat? Labdien! Mani sauc Sandis, esmu no Ventspils. Esmu šeit, kalpoju Skrundā, šeit tad atbraucu, esmu vienkārši cilvēks, kristietis, strādāju, dzīvoju, man ir ģimene, sieviņa, bērni. Kalpoju draudzē Ventspilī, draudz dzīves avots, bundzinieks esmu, sludinu arī šajā draudzē. Jau daudzus gadus darbojos evaņģēlijā, darbojos Kristus miesā, dzīvoju Kristus miesā, dzīvoju evaņģēlijā. Un mani sauc Kristīne. Es arī draudzinu, cik jau vairāk nekā 30 gadi mēs esam ticīgi, jā. Iepazinamies draudzē, un tad es esmu grāmatveide un kalpoju draudzē Arī, par grāmatveidi. Super, man liekas, būt grāmatvedim ir ļoti grūti, bet katram mums savs, vai ne? Pastāstiet, kā jūs vispār iepazināties ar Dievu? Kristīna tikko teica, ka 30 gadi jūs jau esat draudzē un pazīstat Jēzu. Kā tas viss notika? Jā, mans pirmais piedzīvojums, vispār es piedzimu neticīgā ģimenē. Tajā laikā maz kur runāja par Jēzu Kristu un viņu nopelnu. Un mans piedzīvojums notika Latvijas armijā ar Dievu. Jā, tas bija interesanti. Viens cilvēks pasludināja man evaņģēliju, var teikt. Viņš pateica, ka Dievs ir reāls, ka elle eksistē, ka debesis, viņš tic debesīm, viņš tic elle. Es teicu, tu nopietni runā. Viņš saka, jā, viņš tic tam visam. Un tas man lika domāt par šīm lietām, aizdomāties par to, jo manās acīs tas cilvēks bija normāls. Viņš nebija dīvains, viņš bija normāls cilvēks. Un es sāku domāt par to, tad šādas tādas grāmatiņas es sāku lasīt. Un visā tajā ceļā šodien es atpakaļ skatoties redzēju, kā svētais gars man veda pie Jēzus, pārliecināja par Jēzus eksistenci, pārliecināja par to, ka viņš ir reāls un dzīvs. Un jā, pienāca tā diena manā dzīvē, kad es atdevu viņam savu dzīvi, atdevu viņam savu sirdi. Tas notika postenī, armijā. Es lūdzu, lai Jēzus ienāk manā dzīvē, jo es jūtu šo pamudinājumu, aicinājumu no viņa pār savu dzīvi. Un jā, no tā brīža es lūdzu, lai Jēzus ienāk manā sirdī. Viņš nav aizgājis, viņš tur arī dzīvo, jā. Un turpina darboties manā dzīvē, jā. Un tā īsumā. Es piedzimu ģimenē arī neticīga, bet nekad man neteica, ka Dievs nav. Es kā visu laiku zināju, ka viņš ir. Un kad man bija 14 gadi, man kristīja pareizticīga baznīca. Un es gaidīju, ka būs kaut kas, ka es sajūtīšu to Dievu. Un nebija. Un man bija tādas vilšanas. Gāja laiks, un atkal bija domas aiziet uz draudzi, bet citur kaut kuru. Un man draudzene aicināja uz baptistu draudzi. Es aizgāju, man tur viss patika. Es gāju mājās un šķita, ka saule spīd gaišāk un zālīte ir zaļāk. Ka ir tā sajūta, kaut kas tur ir. Un atnākot uz dzīvības avotu, tur es sajūtu to māju, ka es atnācu pareiza vietā. Un tur es piedzimu no augšējums, jā, un tā arī tu paliku. Super. Kā jūs atradāt viens otru? Tur arī atradām. Jā, tur arī atradāmies. Jā, mūsu ceļš ir garš, interesants, jā, bet viņš savā ziņā jau parasts, bet tā, kā mēs gājām, kā mēs atradām, es kalpoju jauniešu kalpošanā, tā ir diena, kad viņi atnāca, un viņi atnāca ar 3 draudzenēm. Viņa un 3 meitenes atnāca uz dievkalpojumu viens. Daudz cilvēku bija jaunieši, bet Kristīne es ievēroju uzreiz, es viņu redzēju.
Es nezinu, kāpēc viņi iezīmējās man. Jā, un tas ceļš, kā mēs... Mums bija tāda simpātija pret viens otru. Kristīna no sākuma domāja, ka ne par mani, vai ne? Jo viņš ir Latvijas. Latvijas, jā, un tā tālāk. Ar Latvijas, nē. Ar Latvijas, nē, jā. Un man bija dažādāki tur veidi, kā cilvēki gribēja likt spieķus mūsu riteņos, mūsu ģimenes ritenī iekšā un manipulēt ar cilvēkiem, tāpēc vien tev ir jāpazīst savus dievus, lai cilvēki nevarētu manipulēt ar tevi. Jo cilvēki vēlas manipulēt, cilvēki mēlas kaut kādā veidā izšaubīt tevi, un ja tu neesi stiprs tajā, tev viegli varbūt mēs ātrāk jau būtu bijuši kopā, ja nebūtu bijis tās. Jā, bet es lūdzu par savu otru pusīti. Es lūdzu arī atsevišķi par Sandi un par savu otru pusīti, jo es nezinu, vai tas ir viņš, lai Dievs man dod skaidrību. Jā. Un ja es arī skatījos, ka tur cita meitenīte, ka gribēja tur kopā ar viņu tā draudzēties, un es saņemu vārdu, kas ir no cilvēka, tas nepastāvēs. Un kas ir no Dieva, to neviens cilvēks nevarēs izjaukt. Es nezinu, kā pareizi. Jā, sagraut vai izjaukt. Jā. Un tas vārds man deva mieru. Ja Sandis ir mana otrā puse, tad neviens cilvēks nevarēs tur iejaukties. Un tā, bet no sākuma mēs bijām draugi. Jā, mēs bijām draugi. Jauniešos, vispirms mēs iepazināmies kā draugi. Un pēc tam tikai, Mēs draudzējām, mēs bijām kā draugi vienkārši. Bet es vēroju, viņi vēroja mani kā cilvēku, es viņu vēroju. Mēs, principā, kad mēs jau bijām iepazinuši diezgan tuvu. Es uzreiz arī pamanīju, var teikt, jā. Bet Kristīna pirmo reizi tad bija atnākusi uz draudzi? Tad, kad Sandis viņu ievēroja, ka viņš teica ar divām draudzenēm atnāk? Jā, viņš teica kaut ko par slavēšanu, man liekas, tu runāja, jā? Vai tu pat vadīji to dievkalpojumu? Jā, un es atnācu tajā dienā. 2 dienas pirms dzimšanas dienas. Man dāvana atnāca, jā. Super. Bet kā jūs sapratāt no Dieva, jā, tas ir, jā. Nu, tā kā Kristīna teica, tas, kas ir no cilvēka celts, tas nepastāvēs, vai ne? Un kā tad jūs sapratāt, jā, tas ir no Dieva? Pirmām kārtām, ko Dievvārds saka, ka neviens nezina to, kad pats Salmans teica, ka viņš ir pārņemts, un tas viņam ir brīnumains, liekas šis te vīra ceļš pie sievas, ja? Ka tas ir brīnumains tas ceļš, ja? Un mans ceļš pie Kristīnas arī bija interesants, bet pirmkārtam, kas manā iekšienē bija, tā bija pirmkārtam, viņa man patika, un es biju iemīlējies viņā. Un nevis vienkārši tādā veidā, bet ne tā, kad, un es tāpat laikā arī lūdzu Dievu. Es skatījos uz Dievu, es lūdzu Dievs, ja tas nav no tevis, lai tas iet prom, lai tas aiziet. Kungs, es gribu, lai mums būtu tavu ģimeni, lai mēs būtu kopā ar tevi, un mēs biju nolicis, tas viss atkal nāca atpakaļ, mēs, kā teikt, cēlāmies, kritām, gāzāmies, un Kristīna stāstīja, ka nevar saprast, kas ir ar mani. Vienā dienā mēs it kā normāli runājamies, viss brīnišķīgs saruna, mums sadraudzība, mēs runājam par Dievu un visu. Bet es atkal šajā sarunā, kad es ar viņus runāju, tajā brīdī, es iemīlos viņā vēl vairāk. Un tas man viss, un es taču domāju, bet es taču esmu nolicis visu to Dievu priekšā. Nē, visu, un es nākšu dienā un atnāku pie viņas, un viņi domā, tagad runāt atkal normāli attiecības visu. Es tā kā mūris nocietināts. Un viss tās emocionālās, kā saka, emocionālie tie augšuplīdes un lejuplīdes, viss tās tam tu ej cauri, un viss tas ir tāds nedrošs un taustāms, un tu skaties visā, un tāpat laikā tu meklē Dievu visā tajās lietās, ja? Un nebija man tādi zibens vārdi no debesīm, dārgais brāli, šī ir tā māsa. Es zinu, ka daudz cilvēku apkārt lūkojas un redzēja mūs kopā ar Kristīnu pēc tam, kas runāja, ja? Bet es domāju, ka pirmais tavās attiecībās ir ne tas, ko Dievs saka, bet tas, ko tu jūti savā iekšienē. Vai tu mīli to cilvēku? Jo tev būs jāpavada viss mūžs ar to cilvēku.
lai tu redzētu viņu, amen, kā savu otro pusi. Tas man šķiet ir pats svarīgākais. Un tas ir tas ceļš, ko Dievs ir ielicis katrā cilvēkā. Katram stāsts, protams, ir savādāks, bet jebkurā gadījumā es zinu to, ka es esmu to licis Dievu priekšā, es zinu, ka Dievs to redz, un Dievs mūs ir vadījis, un es esmu atsacījies, un Dievs atkal vedis atpakaļ, un tas nav aizgājis, un mēs esam kaut tik zīmes likuši, un viss tas ir, jā, ir interesanti tajā kristietības jaunībā, tajā deksmē tu esi daudz lietas darījis, nezinu, vai pareizs, vai nepareizs, aplams vai neaplams, bet fakts bija tāds, ka mēs meklējām to kungu. Mēs gribējām, lai viņš ir mūsu dzīvē, lai viņš vada mūsu dzīves, lai viņš ir mūsu ģimenē. Tas bija pats galvenais. Pats pamats. Pamats, vai ne tam visam, jā. Varbūt Kristīnai kaut ko papildināt. Nē, kā es arī vienkārši, es iemīlējusi viņu. Es skatījos, es vēroju viņu. Un viņš man patīk. Un es mīlu viņu. Un es lūdzu arī, ja tas nav no Dieva, lai tas iet prom. Un neaizgāja, jā. Man ļoti patīk, tad, kad tu runā, Kristīna uz tevīm skatās visu laiku. Un arī dievkalpojuma laikā, tad, kad tu dalies ar vārdu, viņa klausās un viņa smaida, viņa uztver to. It kā tik daudz laika jau kopā, vai ne? Cik jūs esat ilgi kopā? 28. Jā. Un tik daudz laika kopā, bet vienalga, ar tādu mīlestības pilnu to izteiksmi, viņi skatās uz tevi un smaida, tas ir brīnišķīgi. Jā, sakiet lūdzu, kas kalpošanā ir visgrūtākais? Jo, protams, kā ar Dievu viss ir viegli un viss ir iespējams, bet no cilvēciskā skatu punkta skatoties, kas ir visgrūtākais? Kas ir tad, kur tev ir jānoliek miesa un kā ar to tikt galā? Es nezinu pat, kas ir tava sirdī, ja tas tev patīk, tad laikam nav tā, ka tas ir grūti. Jā, man šķiet, ka tas ir tas, ko tu gribi darīt, tieši tas, ko tu vēlies. Tas ir tas, kas nāk ārā no tevis, kas plūst ārā no tevis, ko tu vēlies dot, ar ko tu vēlies dalīties. Tas nav tā kā kaut kāda supernasta, vai jā, tu vari pa ceļam, tu vari iepiņķerēties gan tajā rutīnā un tā tālāk, bet tas kungs ir tas, kas tev atkal atsvaidzina, atkal dod tev spēku, dod tev atkal deksmi, drosmi, ja? Man liekas, ja tu pie viņa spiedies, tad arī viņš tev tā kā virza tajās vietās, virza tevi. Pats pamats jau ir būt kopā ar to kungu, būt ar viņu kopā. Tas ir pašu pamats, jo, kā Jēzus teica, bez viņa mēs neko nespējam darīt. Bez viņa mēs esam kā žagars vienkārši sakalts, kas ir ārā izmetāms, ja? Bet grūtākie, es nezinu, man patīk kalpot Dievam. Tā ir svētība, ka tu vari būt, ka tu vari kalpot viņam, ka tu vari atdot savu dzīvi viņam. Nezinu, man patīk tas. Es nezinu, vai grūtums. Protams, cilvēcīgi var būt dažādāk grūtumi tādi, bet tas ir tā kā tavs lēmums. Jā. Un ir tāda lieta, kā dažreiz negribas iet, dažreiz negribas kaut ko darīt, negribas iet uz dievkalpojumu arī, bet tu saproti, ja es tur aiziešu, tad kaut kas būs, kaut kas mainīsies. Un es nožēlošu, ja es neaiziešu, es nožēlošu, ja es to neizdarīšu. Un pēc tam ir tas prieks, es to biju, es to darīju. Jā. Tas ir tā kā Bībelē ir sacīts, ka mūsu miesa vienmēr cīnās pret mūsu garu. Un šīs lietas eksistēs visu laiku, kamēr mēs dzīvosim šajā vecajā miesā. Viņas eksistēs. Un Pāvils teica, es mirstu katru dienu. Ja? Viņš nozīmē, ka katru dienu viņam ir kaut kāda lēmuma, ko viņš pieņem savā dzīvē, kurus viņš varēja pieņemt tā vai tā. Jā, kā viņam, ka viņš gāja uz Romu, cilvēki teica, tev tur Romā būs vajāšanas, praviešoja viņam. Viņš teica, klausieties, es esmu gatavs tā kunga dēļ, pat nāvē iet un tā tālāk. Jā, kad viņš bija gatavs šīs lietas darīt. Jā. Ne tas, ka viņš kaut kas apstādina, viņš gribēja šīs lietas darīt, viņš vēlējās to darīt. Jā. Un es saprotu to, ka tā ir debesu valstība.
Debesu valstība, Bībele saka, arī ir kā pērle. Un ja tu atrodi viņu, ja tu redzi debesu valstību kā pērli savā dzīvē, tad tu esi gatavs upurēt daudz ko, jo tā ir vērtība priekš tevis. Ja? Tā. Es tā redzu debesu valstību un to, ko Jēzus ir. Ja tas ir dārgums manās acīs, un es redzu to, ko Dievs vēlas dot cilvēkiem, es gribu dalīties ar to. Es gribu dalīties ar šo dzīvību, ar šo vērtību. Ja? Tas tā, man liekas, dabīgi notiek, dabīgs process. Jā, tas ir brīnišķīgi, un es zinu, ka jums ir bērni, jā? Jā. Un kā jūs tiekat galā ar visu, kas saistīts? Nu, bērni arī tic taču Dievam, viņi zina par to, ka ir tēvs debesīs. Jā. Vai ir bijuši kaut kādi izaicinājumi, kaut kā? Pastāstiet mazliet par bērnu audzināšanu. Ar bērnu audzināšanu, nu tā ir. Mēs vienkārši dzīvojam kā kristieši. Es nekad neesmu gribējis saviem bērniem piespiest darīt vai darīt kaut ko tādu, ko es pats nedaru. Vai ko es pats negribētu, vai attiekties pret viņiem tā, ticības jautājumā, vai manipulēt ar viņiem, tāpēc ar ticības jautājumiem, kā Dieviņš tur skatās un vēl šīs lietas. Nē, bet vienu lietu gan, mēs vienmēr esam centušies viņiem runāt patiesību, godīgi. Godīgi, kādi viņi ir. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad mēs vienkārši varam apsēsties, apspriest to. Jā. Vienkārši runājam, bet nespiedam nekādi. Jā. Mēs neesam spieduši bērniem, bet mēs esam runājuši viņiem patiesību. Centušies runāt patiesību viņu dzīvēs. Un... Vairāk tā, lai mūsu dzīves ir tā kā piemērs viņiem. Jā. Un tāds piemērs, ko viņi grib paņemt savā dzīvē. Jā, lai tas neaizbiedētu viņus prom no ticības, bet otrādāk, lai tas tiešām ierosinātu viņus ticēt Dievam un ierosinātu vēlēšanos viņiem meklēt. Un, jā, mūsu lielā meita tagad mācās Māstriktē, tā ir Nīderlande, ja? Nīderlandē, jā, viņa pa mūziku, viņa ir džaza dziedātāja. Viņa ir džaza dziedātāja, viņa pabeidz Tallinu, tagad viņa mācās Maastrichtē. Bet, jebkurā gadījumā, viņa aiziet uz turieni, viņa atrod draudzi, viņa ir slavēšanas kalpošanā, tur viņa kalpoja jau. Viņa nesen atpakaļ zvanīja, mums priecājās, ka viņa pirmo reizi mūžā ir atnesusi 10. tiesu Dievam, līksmojās par to, ka bija tāda iespēja viņai to izdarīt. Un mēs neko neesam viņai spieduši, viņa teica, ka viņa pati ar Dievu to visu kopā ir darījusi. Un man ir prieks, ka viņi ir atradusi Dievu. Mazais vakar, mūsu mazā meita bija arī vakar uz jauniešiem, uz kalpošanu, bija atnāca atpakaļ ļoti priecīgi, savu draudzeni bija uzaicinājusi uz kalpošanu. Arī liecināju, jā, viņa teica, es liecināju, un ļoti bija priecīgi par to, kas par to vakaru visu. Un es esmu priecīgs par to. Es esmu priecīgs par to, ka Dievs ir viņas dzīvēs. Es esmu priecīgs, ka viņi var iepazīt dzīvu Dievu. Nevis kaut kādu reliģiozu, nevis kaut kādu svētdienas obligāto Dievu, jā, pieņemsim, jā, bet dzīvu, reālu Dievu, dzīvu personu, ar kuru es varu parunāt, kam es varu izskatīt savu sirdi, kas runā uz mani, kas man atbild, kas dalās ar mani, ar savām domām, un viņu domas man patīk. Viņas ir skaistas, brīnišķīgas. Tas ir forši. Man tas patīk, jā. Brīnišķīgi, paldies liels, ka dalījāties mazlietiņu ar daļiņu no jūsu dzīves, no tā, kas jūs esat. Ko jūs novēlētu skatītājiem, kas jūs skatās? Mana pēdējā laika lūkšana ir tāda. Es lūdzu Dievam. Jēzu, es gribu tevi iepazīt, kāds tu esi. Un es lūdzu, lai arī es būtu tev pazīstams. Ne tādā veidā, viņš zina mani, viņš redz, bet es lūdzu par šo stāvokli, kur ir teikts, manā vārdā mēs izdzinām to, un Jēzus teica, es jūs nepazīstu. Un es lūdzu par skatītājiem, iepazīstiet Dievu. Un ne tikai iepazīstiet jūs, bet ļaujieties, lai arī jūs mūsu dzīves būt kopā ar viņu, un lai arī mēs būtu viņam pazīstami. Amen.
Tā, kaut kā tāds novēlējums. Ja, un es gribu izlasīt vienu rakstvietu. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tas miers, lai manas sirdi un manas domas ir verstas uz Dievu vārdu, lai nevis apstākļi un kaut kādas grūtības ietekmē manu dzīvi, ietekmē to, ko es daru, kā es uzvedus, bet tas Dieva miers, lai ietekmē mani, lai es domāju par Jēzu, par Dievu vārdu, un lai tas ir galvenais. Cik brīnišķīgi, paldies par sarunu. Atā!